nebūs vakariņas. Vēl dažas vārdus par virtuvi. Mēs atrodamies nama vēsturiskajā virtuvē. Protams, mājas saimnieka virtuvē neēda. Ne Vingdara kungs, ne Kāļu Umaņa kungs, tātad virtuvē neēda. Šeit galvenokārt saimniekojas saimniece. Un jāsaka, māja tam laikam ir ļoti moderna, ļoti ērti iekārtota. Tad no šejienes saimniece varēja nokļūt pa šīm durtiņām gan uz ēdamistabu, gan uz otro stāvu. Tad šīs kāpnes, kas veda uz trešo stāvu, tad kalpu stāvu, tad uz augšu. Kāpt pagrabā, iziet ārā ledus pagrabam tikt klāt. Un jāsaka, ļoti dārgi tam laikam iekārtota virtuve ir, kas varbūt vēlreiz apliecina Vingneru kunga turību, savā ziņā arī ambīcijas, jo pat virtuve, kas tāda tehniska telpa ir, tiek iekārtotas un izmantotas skaistas, dārgas vitrāžas logos. Flīzes, ja mēs runājam par flīzēm, arī nav vienkāršas, bet atvestas no Anglijas, ekskluzīvās Angļu flīzes, un ja tajā laikā šādās mājās šīs flīzes izmanto tikai tajā daļā, kur notiek darbībā ar ūdeni, tad kā mēs redzam Vingneru, tā teikt, mājā un virtuvē šīs flīzes izmanto gan uz grīdas, gan uz cienām cilvēku auguma. Tad vēlreiz apliecina tad kunga turību, ambīcijas, tad varbūt mēs pie reizes varētu šādus specifiskus kādus priekšmetiņus paminēt. Kas tad tas ir? Kāds liekas šis priekšmetiņš? Kādam nolūkam? Apakšā caurums, augšā caurums, virsū korķīts vasarā. Saimnieks labprāt izmantot. Pinzelēm. Lapsenis, jāsaka. Jā, tieši tā mūšu ķērājs tā dēvētais. Iekšā ieliek kādu sīrupu, daudz saimnieks teica, arī rūgušpiens tīri labi strādāja. Tad mūšas ielido iekšā, pielīpa, vairs nevar izlidot, un tad dienas beigās varēja izskalot un nākamajā dienā izmantot no jauna. Ļoti tā teikt, davai draudzīgs un efektīvs līdzeklis. Kas būs šis, kā jums liekas?
Jā, tā ir biežākā un nepareiza atbilde jāsaka. Tad mēs redzam, ka šeit mums ir tātad deguntiņš, tad kaut kas tek. Un, ja mēs paskatāmies zobratu, tad ar gaļu ar tādu noteikti nesamalsi. Jā, tā ir sulspiedi. Tā, un šie divi. Tātad šie divi, jums noteikti mājās daudziem leduskapī ir mūsdienās, ne visiem pieejams piena produkts, diezgan padārgs. Ne visas ģimenes var atļauties tādu dārgu produktu. Sviest, tieši tātad sviesta lāpstiņas. Tātad sviestu sakuņu, lai to varētu viegli uzglabāt, tad izmanto šīs sviesta lāpstiņas un, jāsaka, šis formāts, sviesta lāpstiņu formāts saglabājies daudzos uzņēmumos līdz pat mūsdienām. Tā, kas mums vēl? Kā jums liekas šis? Kāda nolūkam šo izmanto? Kaut ko atver? Ogles, laba ideja, bet tas ir tā kā kaut kāds 18. 17. kafijai. Tātad kafijas pupiņu apkraustēšanai, bet tas rīdzenieks tajā laikā to kafiju tik bieži nemaz nebaudīja. 20. 30. gados kafija bija diezgan dārgs prieks. Un līdz ar to, ja mēs palasām presi, tad tam parastajam zīles, tas ir bišķi pa traku, tas nav karalaiks, bet cigoriņu pupiņas labprāt tad rosināja saimnieks izmantot un dažādas receptes, kā tur labāk apkraustēt, lai būtu tikpat garda kā kafija. Tā, un kā jums liekas šīs trauciņš? Tātad. Daudz bērni saka, tas taču ir skorpions. Tā, jūs droši vien atpazīsiet, tad vēzīti, tad trauciņš kaut kā mīklu īsti neieliksi, tad tas mums viss sagāzīsies un tā kūka būs šķība greiza. Tātad mēs to izmantojam šādi. Tad augstai gaļai galvērts pastēta. Tad visi krēmveidīgie ēdieni bija jāpasniedz tā, lai ne tikai baudāmi garšas ziņā, bet arī vizuāli. Tad ar vēzīti labprāt taisīja. Šeit mēs redzam ar zivutiņu. Tā, vēl pēdējais, tā teikt, elements šis. Bada pankūkas, jā, tad vafeļu panniņa. Dēvēja par bada pankūkām, cepa labprāt un diezgan bieži. Un tad izmantoja šādu panniņu. Tad tas būtu mans stāsts arī ar to arī varētu ar vafeļu panniņu arī beigties. Sirsnīgs jums paldies, es novēlu jums skaistu vakaru, baudam koncertu, baudam arī Dauderu parku. Tie, kas vēl nav bijuši mākslīgajās pildzurpās, droši var uzkāpt. Un tad, lai mums labi skan šovakar. Liels jums paldies par Dauderu apmeklējumu. Sarkandaugavā! Labvakar Dauderu parkā! Esiet sveicināti! Mans vārds ir Kaspars un es esmu viens no Rīgas vasaras kultūras programmas, kas tā arī saucās Rīgas vasara producentiem. Un es šovakar esmu šeit, lai jūs visus sveiktu, sveicinātu un teiktu, ir patiesas prieks, ka jūs esat tik kuplā skaitā. Un ir dubults prieks par to, kā Rīgas vasaras muzikālo parku programmai līdzās Vērmanas dārzam un Dzegužkalnam Pārdaugavā tagad ir piepulcējusies arī Sarkandaugava. Es jau šodien te dzirdēju, ka kaut kur bija izplatījusies mazliet neprecīzi informācija, ka pasākums sākas 17. Nē, katru ceturtdienu 19:00. Mēs jūs gaidīsim uz koncertiem, un mums ir diezgan dažāds un interesants repertuārs. Piemēram, nākamnedēļ visi laipni aicināti uz Valtera Pūces un Daina Teņa koncertu, kur mēs dzirdēsim populāras melodijas tādā akadēmiskā izpildījumā. Vēl pēc nedēļas grupa Autobus debesīs, un šo sezonu 28. datumā noslēgsim ar Mirāžu džēza orķestra koncertu kopā ar solistiem Laimi Rācenāju un Aju Vītoliņu. Bet šovakar, atklāšanas vakarā, ir pavisam īpašs brīdis klausīties kaut ko sirsnīgu, labi pazīstamu, mazliet ar atmiņām bagātinātu un kaut ko, kas priecē sirdi. Dāmas un kungi, man ir liels prieks un gods sveikt grupu Kopā reti esošu draugu organizācija, jeb Credo. Aicinām uz skatuvi!
pat dvēseles pirks, dvēseles pirks, dvēseles pirks. Kas gan ir dzīve, kurais pasmējās tā, pasmējās tā, pasmējās tā. Ir dzīve spēle, kurā vinnes tam nav, vinnes tam nav, vinnes tam nav, jāsapņi vārds. Vienīgi malvinā, vīna kals, dzīvi spēj saldināt. Asinīs gais, asinīs gais, asinīs gais. Un tādos brīžos visas nelaimes gais, nelaimes gais, nelaimes gais. Jāsaka mans, vienīgi malvinā, vien vīna kals, zīmi spēj saldināt. Jāsakiem lēns, vienīgi malvināt, vien vīna kals, dzīvi spēj saldināt. Neredzamām rokām no visredzīgākās ēnas, kura bija zem oša koka, kad tam garām svaidot ej. Nebaidies, ja pūces valsī, Večni bežā saukšu, un kā zvaigžņots padebesis pāri tavai kavai augšu, kad tu prom uz mājām skrēji. Vai gan tu izvēlēsi? Vai gan es izvēlēšu? Tad, kad tu iemīlēsi, tad, kad es iemīlēšu. Ja tu slēpsies, nepaslēpsies, kaut vai slēpsies caurā sietā, jo es tevi sameklēšu katrā vietā, katrā lietā, kurai garām smaidot ej. Arī tad, ja tevis nebūs, tevi tomēr atradīšu. Un ap tevi tā kā mežrīts neredzamās rokas vēšu, kad tu prom uz mājām skrēji.
Lielas paldies! Ir patiešām patīkams prieks redzēt jūs šovakar tādā lieliskā laikā. Paldies jums par laiku, sakārtojāt, malači, ka jūs esat šeit un mēs varam ar jums kopā padziedāt. Grupa kopā ar esošu draugu organizāciju un programma ar tādu nosaukumu kā Atceries gan. Es atļaušos jūs nedaudz patraucēt, jo katrai dziesmai, kur mēs izpildīsim, ir savs tāds, varētu teikt, pastāsts apakšā. Un nākamā dziesma, ko jūs dzirdēsiet, ir tāda, ka tajā laikā, tas bija diezgan sen, bet patiesi, ka maestro bija 45. dzimšanas diena. Viņš iedeva notis, un mēs to dziesmu iemācījāmies. Mēs devamies uz vienu vietu spēlēt, un maestro bija līdzi, un viņš tā zināmā mērā ļoti uztraukts tāds. Mēs, kāpēc? Parasti jau, kas tad Paulam viņa dziesmu taču nospēlēt vienkārši. Mēs nospēlējām, viss bija kārtībā, pēc tam pieejām, sakāt, kādēļ jūs tā bijat satraukts pirms koncerta. Viņš saka, ziniet, es šo dziesmu iedevu vēl vienai dziedātājai. Un viņa ļoti neapmierināta, ja kāds cits pirms viņš šo dziesmu izpilda. Paldies Dievam! Šī primadonnas koncerta neatnāca un viss bija labākajā kārtībā. Es nepieteikšu to dziesmu, es domāju, ka jūs visi ļoti labi to zināsiet. Mēs tās nemaz neredzējām. Savu puķi audzējām un lējām. Nebija baiļu, nebija mēs to puķi nosargājām. Droši gājām, cauri cīmiem, balodām un mājām. Savu puķi audzējām un lējām. Nebija baiļu, nebija mēs to puķi nosargājām. Droši gājām, cauri ciemiem, valodām un mājām. Neatņēmā it neko nemiekā. Bija viena un nebija nekā vietā. Tikai tavu, ko ņemtu, abi bijām trūcījos skatā. Mīlestību, to jau viņi nemaz nesaprātā. Nezinu kāpēc mājus mums līdots. mīlestību, to jau viņi nemaz nesaprātā.
Paldies! Paldies! Es varbūt pavisam tā, nedaudz pastāstīšu par cilvēkiem, kuri šeit uz skatuves ir. Varbūt jūs kādu atpazīsiet, kādu ne, bet tas ir normāli. Es sākšu ar sev pa labi. Cilvēks, kurš ir bijis pasniedzējs garāņš skolnieks Latvijas valsts konservatorijā. Cilvēks, kurš Liepājas mūzikas skolā atbild par visu vokālo pedagoģiju. Un pats galvenais cilvēks, kurš Liepājas teātris atbrauc un dzied. Jūs zināt, ka Liepājas teātrī dziedoši aktieri ļoti daudz. Tad viņa ir tā, kas bez viņas piekrišanas, ja viņas mācības neviens aktieris nevar pat muti vaļā, lai kaut ko nociedātu. Ieva Dreimane Sidare. Džentelmenis tur melnajā. Tad, kad viņš atnāca uz grupu Kredo, viņš bija jaunākais. Ko mēs viņam tikai nelikām darīt? Mēs viņam likām dziedāt, spēlēt mutes harmonikas, spēlēt taustiņus, krāsot tumbas, nest visu kaut ko darīt, bet mums neizdevās viņu sabojāt. Jo gal galā dzīvu viss noliek pa plauktiņiem. Viņš patreizajā brīdī ir atrodams Liepājā tādā foršā veikaliņā, kur pārdod muzikas instrumentus. Daudz muziķi saka, ja tajā laikā, kad mēs bijām nedaudz jaunāk, būtu tāda veikala, mēs būtu tam iegājuši iekšā un noteikti pajautājuši politisko patvērumu tur. Bet viņš mums neizdevās sabojāt, kā es teicu, 13 mazdēlu vectētiņš Jānis Steinbergs. Būtībā ne mazdēlu, bet mazbēru. Mazbēru. Tur ir meitenīts, tur ir puisanīši. Nu labi, lai tā būtu. Nākamā dziesma. Mēs viņu spēlējām pirmo reizi arī tad, kad Maestro bija 40 gadus, tad mēs spēlējām vēl daudzos koncertos. Un tad pavisam nesen mēs atkal, kad Maestro bija 75 Liepājā ar simfonisku orķestru, kur diriģēja Jākaps Ozoliņš, nospēlējām šo dziesmu un sākam klausīties. Tur ir pantiņš, piedziedājums. Nevar tā būt. Zvanam dzejniekam Leonam Briedim. Viņš tā laikā vēl staigāja par šo Dievu mīļāto zemīti. Mēs viņam sakam, dzejniek, ir tāda un tāda lieta. Tur ir pantiņš, piedziedājums. Kā tas var būt, ka divreiz vien tie paši pantiņi? Dzejnieks saka, nevar būt, es tā nekad nerakstu. Tur Maestro kaut kas nav riktīgi, tā kā vajag. Nu labi, pēc brīža viņš zvana. Viņš saka, zin, kas ir Valdi. Tomēr bija tā, ka tur ir pantiņš, piedziedājums. Ko lai mēs darām? Es saku, izdomā kaut ko, zini, kas ir. Es uzrakstīšu vēl vienu pantiņu, ka tie paši cilvēki satiekās pēc gadiem 30, un tas būs pavisam savādāk. Godājumā publika nav būtiski. Vai jūs atcerēsieties, kāds bija viens pantiņš, kāds bija otrs pantiņš? Jo dziesma ir par to, kā kāds dzejnieks teicis, ka bez tā pat maizi negriež ar nazis asa. Protams, par mīlestību. Sacīji, ko tu man te pateici? Pabraucām savu staciju, atkal jau kuru reizi. Vai kā gribētos apturēt, iegūšu dienu sīlu? Ko te tu gribi saturēt, vai varbūt mīlestību? Vai kā gribētos bojā vien, kā sudarbs atpām naksim skrien? Ar tevi kopā un ļoti viens, ņem mani un savā sirdī sien. Ar tevi kopā un ļoti viens, ņem mani un savā sirdī sien. Ar tevi kopā, bet ļoti viens, es atkal atciešos vaļā. Smilgas svešas laukā, brašu bodz atklusē, kūko mežā putekļos, baltos mugures svešāks, aizvien svešāks, svešāks. Mācījā, daudz tajā panāks steidzos. Vienīgi mūsu stacijā, izkāpličam nav veicības. Tajā uz tējām paturēt, iegūšu dienu zimā. Kurā mūs savus apturēs, beidzot reiz mīlestībā. Ar tevi kopā un ļoti vien,
tikko sacīju. Nu, ko tad tu nepateici? Pabraucām savu staciju. Jā, citu reizi. Paldies! Paldies! Dziesmas autors, kā jūs saprotat, Raimonds Pols, Leona Brieža dzeja un dziesmas saucas, ko tu man tikko sacīji. Nākamā dziesma viņai arī tāds maza priekšvēsture. Kadreiz savā laikā viņa bija, nu es vismaz tā ceru un atceros, tik populāra, kad ieslēdz gludekli un šī dziesma jau skanēja gandrīz vai. Mūsu gaismas režisors Valērijas Liepa, viņš sēdēja, mūsu fotogrāfs Jūras Bērziņš noteikti piekritīs tam. Viņš sēdēja un teica, ja jūs to dziesmu spēlēsiet koncertos, es piecelšos un iešu prom. Ieslīgšu tikai baltas gaismas, un tā jūs tur varēsiet visu, ko darīt. Protams, viņš vienmēr bija apsēdies zāles vidū apkārt. Jauks meitenes, ne viņš kur aizgāja nekur, un dziesma skanēja, tāpat kā skanēs šovakar. Četras zvaigznes jau debesīs skrien, četras meitenes kailas, tev degties brīdien. Neko nesaini zināt, atliek vienīgi minēt. Neko nesaini zināt, atliek vienīgi minēt. Kuri nokrīt sūdās, četri budni pret logu jāsīt, četras asaras lēni pārvaigu rīt. Neko nesaini zināt, atliek vienīgi minēt. Neko nesaini zināt, atliek vienīgi minēt. Sveces ar tumsu rudā, četras zvaigznes jau debesīs skrien, četras meitenes kailas, tev degties brīdien. Neko nesaini zināt, atliek vienīgi minēt. 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 Lielas paldies jums par līdziedāšanu, paldies, jūs esat malači. Un tagad cilvēks, kuram būtībā jau nevajag nekāda papildus reklāmu, nevajag ne papildus prožektorus, jo galu galā tas, ko viņš dara, izsaka visu. Cilvēks, kurš ir pedagogs. Cilvēks, kurš ir vairāku mūzikas festivālu laureāts. Cilvēks, kurš ir 3 zvaigžņu ordeņa kavalieris, ģitārspēles maģistrs Armāns Augsnis.
sunkus. Es redzēju saulē balinātus un svaigi klātus palagus. Tie mani negaida, tu rādi, bet ienācis esmu, es tik lūdā. Pats redzu, katru gaidi gadu. Pats redzu, kāda laikā. Bet gan jau atkal garām ejot, es tev ienākšu prātā citu reizi. Bet gan jau atkal garām ejot, es tev ienākšu prātā citu reizi. Lielas paldies, godamā publika. Man ir liels prieks teikt, ka šo dziesmu jums izpildīju šoreiz šīs dziesmas autors Edgars Silacērps.
Nu ko, ja jau mēs par Armandu runājam, tad tagad nedaudz paklausīsimies, ja ieklausīsimies, dziedāsim līdz pareizāk viņa dziesmām, viņa dairadai. Un pirmā dziesma ir veltīta visiem tiem cilvēkiem, kuriem patīk rušināties dārziņā, kuriem patīk dzīvnieki un kuri vienkārši zina, ka viņi ir forši un mīļi. Vai zinat, ko? Man viens darbiņš vēl stāv priekšā. Šiks un krumos iekšā. Paldies, nu ko, nedaudz pārcelsimies uz šo gadsimtu un vēl viena Armanda Alkšina dziesmu ar tādu nosaukumu, teiksim arī šovakar, tas ir vienkārši notikums, ļoti labs notikums, un tā arī saucas šī dziesma. Vai bezgalīgs šis
saprotamies, vai nu nāc, vai projām ej, elegantā nevērībā, jāsim galvu pasaulē. Tikai labi zināsi, vai nu nāc, te projām ej. Mēs paldies un turpinām ar Armāndu Augšņu. Ir divas dziesmas par to, ka godāmā publika, tad mēs esam Rīgā, bet jūs piedosiet, ka es teikšu, ka jūs jau zinat noteikti, kur piedzimst vējš. Ka tas piedzimst Liepājā. Viens pilnieki parasti saka tā, ka labi, lai jums tur dzimst, bet pie mums viņš dzīvo. Nu, respektīvi, kaut kur tajā jūras krastā viņš mitinās. Tā būs viena dziesma ar tādu nosaukumu Vējā. Un otra, kur jūs dzirdēsiet, ja gadījumā jums ir kāds brīdis, kad jums vajag kaut kādu atbildi uz kaut kādu jautājumu, kur jūs varbūt uzreiz tā pirmā brīdī nezināt, tad ziniet, ka atbilde īstā un vienīgā, piedodiet, dzīvo Latvijas rietumos.
atbildē, tik vienkārši un uz vietas. Atbilde ir savu vienīgā, dzīvo Latvijas riedumos. Atbildes adresē, vismēnāmi pazudusi, vakars iedēja presē, šodien jau nomirusi. Varbūt šonakt ieradīsies, atnāks un metīs logā, akmentiņi sīkie. Varbūt šonakt ieradīsies, atnāks un metīs logā, akmentiņi sīkie. Varbūt ieradīsies, atnāks un metīs logā, akmentiņiem sīkiem. Rietenis plosās, klusēs mākoņi plati, atbilde kubeļās stāvā, un bieži saulē skatās. Varbūt šonakt ieradīsies, atnāks un metīs logā, akmentiņiem sīkiem. Varbūt šonakt ieradīsies, atnāks un metīs logā, akmentiņiem sīkiem. Jūs paldies. Nu ko, ceļojam atpakaļ uz šo gadsimtu. Jūs šodien jau visu sakārtojāt. Saulīt ir, bet ja gadījumā būtu mākoņi, jūs jau zinat, kur tad viņi būtu. Nesaprotu,
Tik sliedumā ir patušu ieskats. Patiešām pienācis maz vēlnais mūžās. Kas tagad atliek man, vai smagi nopūsties. Uz savānas pārkā it visiem atzīties. Tas, kas laigi, izīmē pazīmes. Tas ir nekaušāmas, tas ir neklaušāmas. Jo tikai nelaimē tie vārdi īstākie. Uz dzīvi atvēras, uz dzīvi atvēras. Ei, nevajag vierināt, ei, jāreiz uz palīdze, ei, man nekā nespēja, ei. Ei, jāreiz uz palīdze, ei, lūdzi man uzplēša, ei. Nevajag vierināt, ei. Tik sāpīgi man šobrīd acis spār. Es savu nedienu, ja sevis manīšā. Kas tagad atliek man sevis tur palmuzēt. Un visiem atzīties, kā nav es dzīvot vārds. Ei, nevajag vierināt, ei, jāreiz uz palīdzēt, ei, man nekā nespēja, ei. Ei, jāreiz uz sāpīgā, ei, krūsimā uzplēša, ei. Nevajag vierināt, ei. Ei, nevajag vierināt, ei. Jāreiz uz palīdzēt, ei. Man nekā nespēja, ei. Ei, jāreiz uz sāpīgā, ei. Krūsimā uzplēša, ei. Nevajag vierināt, ei. Paldies!
Paldies. Neliels pastāsts pirms nākamās dziesmas. Mums tā izdevās diezgan daudz paceļot. Un, kā jūs zināt, ceļo ne tikai mūziķi, bet ceļo arī ļoti daudz sportisti. Un sportisti spēlē ne tikai savā dzimtenē, bet arī citās komandās, kādās citās valstīs. Un noteikti, ka džentelmeņi, kas interesējas par basketbolu, atcerās tādu kungu, ļoti lielisku basketbolistu, ko sauc par Igoru Miglnieku. Reiz bija tā, ka mēs aizbraucām uz koncertiem vienā pilsētā, un viņš taisni spēlēja tās pilsētas komandā. Pēc koncerta mēs, džentelmeņi no grupas Credo un no viņa komandas devamies nedaudz vakariņās kopējās. Vakariņas, teiksim, kā jau vakariņas, normāli, un es pēkšņi izēju ārā un skatos, ka tur tajā vietā tāda viesnīca, ka tur ir tāds, grāmatu galds vai tam līdzīgi. Grāmatu galds, un es ieraugu, ka tur ir Raimonda Paula plate. Es daudz nedomādams nopērku šo skaņu plati un mēģinu tādā Paula rokrakstā uzrakstīt Igoram Miglniekam cieņā Raimonds Pauls. Es ienāku atpakaļ un saku, Igor, tu neticēsi. Es izgāju ārā, un patiešām Pauls dzīvo šajā viesnīcā, bet viņam vienkārši bija jāsteidzās, nebija laika, bet viņš paņēma platu, uzrakstīja autogrāfu priekš tevīm, iedomājieties visiem. Tas bija kaut kur pirms 90 gadiem kāps, pats Pauls Igoram Miglniekam uz platas uzrakstījis autogrāfu. Vakars turpinās, bet pēc kāda brīža Igors paliek tāds domīgs. Un iziet ārā. Iziet ārā un atnāk atpakaļ. Viņš saka, Valdi, tu neticēsi. Es izgāju ārā un satiku pašu Bahu. Un palūdzu viņam autogrāfu. Un redziet, šeit ir rakstīts grupai Credo Johans Sebastians Bachs. Shame.
Liels paldies! Un nākamā dziesma ir tāda, nu, ja jūs aiziesiet mājās un teiksiet, viņi tur atbrauc no Liepājas, kaut ko viņi tur spēlē, bet to dziesmu viņi nenospēlē. Jūs mums nekad nepiedot. Spoži stāv uz vakts, sīta raujas pikucī, zobī brašķi klap. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, pie grūtīm sit. Situ uz galda, situ duri pie grūtīm. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, Mūzīgi lūra, situ turi uz galda, situ turi pie grūtīm. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, mūzīgi lūra. Ai bailes, bailes, ai bailes, bailes, ai starpības dišmīļas. Dienas, kas siltas naumetes, naktis pilnēnes bungas. Ai baile, baile, ai nāves baile, paliek nāvīgi pāri. Situ duri uz galda, situ duri pie grūtīm. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, mūzīgi lūra. Situ duri uz galda, situ duri pie grūtīm. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, mūzīgi lūra. Paldies! Mans vecais draugs, tevi skatos es. Un tev matos iesacies. Bez mājas tas pats, sen zināmais. Mans vecais draugs, mās izveidies. Mans vecais draugs, tevi klausos es.
ģenerāla pauze. Gatavojamies. Sākam! Šoreiz beigas. Pa 7 vārtiem var ienākt cilvēkam viens, kas zina, varbūt brīdis tāds pienāks, ka tavs prieks būs tev ienaidnieks. Tu tam netici, grūti to saprast, ka reizē var būt arī tā, ka ar sevi tik ļoti ir aprasts, ka tu smejies no īti nekā. Kad nekas nav palicis tevī, kad paliks vairs tikai prieks, tas viens, kas dzimst pats no sevis, tas viens, kas tavs ienaidnieks. Un tu esi ne nabaks, ne bagāts, un nezini laimīgs vai ne. Tu smejies, jo tā laikam labāk nekā baimanāk nelaimē. Kad nekas nav palicis tevī, man paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Tagad jūs, kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Malači, visi pareizi! Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs tikai prieks, tas prieks, kas dzimst pats no sevis, tas prieks, kas tavs ienaidnieks. Kad nekas nav palicis tevī, tad paliks vairs
Liels paldies! Godāmā publika, ja jums nebūtu iebildumu, ja jūs mums piekrist, mēs nospēlētām vēl 2 dziesmas drīkst, lūdzu. Paldies! Bet es gribu, pirms mēs tās sākam spēlēt, teikt nedaudz par to smago galu. Nopietns cilvēks. Viņš ir no tādas burvīgas Kurzemes pilsētas kā Aizputes. Viņš ir viens no tiem, kas atbild arī visā tajā Dienvidu Kurzemē par kultūras lietām. Viņš ir ļoti, ļoti daudzu sitamo instrumentu meistaru skolotājs. Un viņa vārds un uzvārds ir Linards Stiļuks. Jā, un ja kas tā garām ejot, man jau gandrīz vairāk nekā pusgadsimts sauc Valdis Skuiņš. Jūs noteikti visi atceraties tādu foršu dziesmu par 3 jaunām māsām, kas sēž rožu dārzā un pin vainadziņas. Jā, patiešām, 3 jaunas māsas sēž rožu dārzā. Viena ir ļoti skaista, otra vēl skaistāka, bet trešā pavisam skaista. Tikai tā jaunākā. Bāliņš izdomā, ka viņš ņems vienu. Tautietis ņems otru, bet trešā vēl jauna, bet skaistākā. Paiet kāds laiks un patiešām Bāliņš paņem vienu, tautietis paņem otru un atjāja svešas tautas un paņem trešo māsu. Skumji, vai ne? Un tas minori trīskans arī tā, ka paliek Bāliņa žēl, tautieša žēl, māsiņu žēl, pašam sevi žēl. Bet atcerieties, ka rožu krūms viņš vienmēr uzplaukst. Un viņš smaržo tik burvīgi, tik skaisti un tik kairinoši. Tomēr pārvēršas par nātrēm, cik tad ilgi roza būsi, vai ar tevi ēkšķi arī pati sev par nātri kļūsi, ēkšķi pašai pāri darīs, kas uz skaistuma tie, kas uz lepnuma, kas uz labums. Ja reiz uz sievietēm nav, ja reiz uz sievietēm nav, lēns izprast vīrieša tādu. Nātrei vieglāk, nātrei labāk, nātrei pati sevi sargā, tā nevienam neizdomā, nepārdodas naudā pargā, sētas malā kaut kur no viņas, nevis novīs kādam vāzē, cik tad ilgi roze būsi, rozīt manā nātu dārsā. Tas mūsu skaistuma dien, kas uz lepnuma, kas mums labums. Ja reiz uz sievietēm nav, ja reiz uz sievietēm nav, lēns izprast vīrieša tādu. Kas mūsu skaistuma dien,
reizu sieviete nav, lēns izprast vīrieša dabu. Ja reizu sieviete nav, ja reizu sieviete nav, lēns izprast vīrieša dabu. Smaržo pasaulē kā nepasacīs vārds, cauri zīslām izlīst neciešamas gaidas, liepu gatves galā vārsta uzraksts kāds, vienkārši un nesatricināmi smaidas. Jā, patiesi tā šīs mājas tiešām sauc, kur jau tik daudz gadu nepagurisē, kur pār slieksni kāpjot, izraudāties ļauts, lai sirds dziļumos skābes prātas smēj. Sliekšņa jau vairs tiešām aiziet, un pārvēja violi sen jau agrāvis. Drīz jūs no ārdiem mājas nokāpsiet, lai pa lielo ceļu projām dotos rāt. Mājas piedodiet, manos spēkos nopūktu nātres, kas uz sliekšņas ir. Mājas, mana tēva mājas, manas mātes mājas piedodiet. Spēkos nopūktu nātras, kas uz sliekšņas ir. Nepasacīs vārds, vēl tur dzīslām caurīs neciešamas gaidas, liepu gatves galā vēstīs uzraksts kāds, vienkārši un nesatricināmi smaidas, vienkārši un nesatricināmi smaidas. Mājas, mājas, mājas.
Jums paldies! Jums muzicēja kopā ar reti esošu draugu organizāciju. Un jūs dzirdējāt koncertu programmu ar nosaukumu Atceries gan. Paldies jums! Tagad dzīvot sāk, atnāk tikai ausis, atnāk tāds degs. Izdomāta ragana, bērniem viegli jāc. Vinnīs puks un citi, kaktos stiedz un kauts. Manis paša radīts, ir šis vērums viss. Izdomāts un zīmēts, Gaudīts nāsists. Tagad mani gauda, tagad mani sird. Atnāk Miķi Mausis, katreiz jauns un cits. Piemiedzāts ir okturis, nokatojas saps. Es jau tas pats burvis, tikai ļoti labs. Manis paša radīts, ir šis vārums viss. Izdomāts un zīmēts, Gaudīts labāts sists. Tā līdz vakaram, kam lai es to saku, kam es uzukām. Kas ko var zināt, viens vēl labāk zin. Sarežģīta pasaule, pašam jāizšķir. Un kad vakars vienā, saule jūrā krīt, Miķi Mausis atnāks, mani nogaldīt. Solo! Un neparasts, tagad dzīvot sāk. Atnāk Miķi Mausis, atnāk Donalds Daks. Izdomāta ragana, bērniem mieru jauns. Vinnīs puks un sepi, kaktus viet un kauts. Manis paša radīts, ir šis vārums viss. Izdomāts un zīmēts, Gaudīts labāts sists. Un vakars vienā, saule jūrā krīt, Miķi Mausis atnāks, mani nogaldīt. Un kad vakars vienā, saule jūrā krīt, Miķi Mausis atnāks, mani nogaldīt. Un kad vakars saule jūrā krīt, Miķi Mausis atnāks, mani nogaldīt. Paldies! Mēs jūs visus ļoti mīlam! Paldies!